Viens gan ir skaidrs, trauksmes līmenis sabiedrībā ir pieaudzis. Jā, tas ir skaidrs, jā, jo ir kaut kāda priekšstata par to, kas ir pasaules kārtība. Vai viņa laba, vai viņa slikta, tas ir pilnīgi cits jautājums. Bet ir kaut kāda priekšstata, kādai viņai jābūt. Un tur šāda veida norise iekšā nav ierakstīta. Tur nav ierakstīta, ka viena valsts iesūta karaspēku, sarīko referendumu un 2 dienās pieņem, un visi balso par. Ja? Kam es kategoriski neticu, kas ir briesmīgākais visā tajā notikumā, ka visi Krievijas augšpalātas deputāti 100% balso par, apakšpalātas 100% balso par, laikam viens nobalsoja pret vai viens atturējās. Ja? Kas ir briesmīgākais? Ja? Un tad tur sāc pēc punktiem skaitīt cilvēks, kas ir bijuši tur. Andrejs Makarevičs laikam ir pret, tad tur ir vēl kaut kādi, bet viņi ļoti maz. Ja? Un tad paņem tos, kas ir par, un tad tu skaiti tur, es nezinu, un skatos es TV Dožs, kas sēdē Genādijs Hazanovs, kas noteikti ir cienījams cilvēks, kas ir ironisks, kas pret varu skatās, uz varu skatās ar zināmu izsmieku, uz jebkuru varu. Ja? Un viņš sēž un viņš ar pārliecību stāsta, tādu nevarīgu pārliecību, neērtības sejā, ka viņš ir parakstījis to papīru. Un tad tu redzi skaidru un gaišu. Mīļais cilvēks, tev ir teātris. Tam teātrim ir vajadzīgs valsts subsīdijas. Un ja tu nebūtu parakstījis to papīru. Es tā redzu, ko viņš domā. Ka viņam piezvanīja un teica, jūs parakstīsiet? Ģenadij Viktorovič, vai pat pišiķi? Un viņš domāja, neparakstīšu, naudu neiedos. Viss vāks, viss ne, es parakstīšu. Tas ir tas briesmīgākais. Un tas, ja tas cilvēkiem ir atņemts, nevis tas, ka tur 30 vai 50 iznāca ārā, vai kā 68. gadā tur 9 vai 8 cilvēki iznāca ārā uz sarkanā laukumā. Bet ja tas pazūd, tas ir vakars. Tā nedrīkst būt.